Vislatvijas golfa dienas ietveros arī Madonas noda Bērzonas pagasta golfa laukumā Kalnozoli rosības sit augstu vilni. 15 hektāru platībā izveidotajā laukumā sastopam gan profesionālus trenerus un ilgadējus spēlētājus, gan tos, kuri golfanoja rokā tur pirmo reizi. Pirmkārt, interesanta intelektuāla spēle, jādomā, tas ir ļoti forši. Otrkārt, svaigākais, daudz jāstaigā, ko ikdienā tu nevar izdarīt. Un brīva daba perspektīva, kas man ļoti patīk, perspektīvā super, vienkārši super. Mēs atnācām pamēģināt pirmo reizi. Pieredze ir kāda stunda tagad, bet ļoti patīk. Kas tas foršākais? Trāpīt pa bumbiņu. Kā izlido skaisti no tā skaņa. Bet varētu būt tā, ka pēc šodienas būs āķis lupā un gribas vēl? Jā, noteikti. Jau skatāmies, cik maksā viss, un es domāju, būs āķis lupā. Kādas ir sajūtas, vai āķis būs lupā? Nebūs. Nav komentāru. Bet kopumā golfs, šī vieta, šī īpašā vieta, iespēja būt kopā ar draugiem. Pirmā reize tā kā sajūtas man ir labas. Jūtos, kad es trāpīšu vienā caurumā, bet tā es varbūt trāpīšu dīķi arī. Arī labi, vai ne? Jā. Galvenais būt saulē un izklaidēties, atpūsties. Man te ļoti patīk. Laukums ļoti skaists, ir daba skaista, ir reliefs, kas nav varbūt citos Latvijas laukumos. Bet tas mērķis ir vienkārši vairāk būt dabā, izkustēties, vai tomēr ļoti svarīgi tā trāpīšana tajā bedrītē? Nē. Primāri ir forši pavadīt laiku, darīt to, kas tev patīk. Bez maksas nodrošinot inventāru un treneru konsultācijas, pasākums tika organizēts brīvā formātā, ar iespēju iepazīt spēles pamatus un izmēģināt sitienus gan simulatorā, gan gleznainā Vidzemes ainavā, ko uzrunātie novērtē visvairāk. Man personīgi pēc darba varētu galvu izvaidināt. Tu atbrauc 4 stundas, kamēr izēji 2 apļus, tu vienkārši pievērsies bumbiņai, un tad tu ikdienas rutīnu aizmirsti. Viss, kas tev interesē, bedrīte, karodziņš. Trāpīt pa bumbiņu. Tas tā kā atslodas smadzenēm sanāk, bet kur ir tas fiziskais arī? Re, kur var redzēt fizisko kalns. Uztum to somu augšā kalnā. Ir fiziskais arī. Tur ir viss iekšā. Tur ir dzīves stils, veselība, labi pavadīts laiks. Tā var skaitīt ilgi un dikti. Kā jūs oponētu tiem, kas saka golfs, izsit pa bumbiņu un te pusstundu iet viņai lēnām pakaļ? Lai no sākuma pamēģina, un tad saka, jo tie priekšstati tiem, kuri nav to darījuši, kad to sāk darīt, tā kā laba narkotika. Jā, tas ir liels kaivs iziet ārā saulītē, paspēlēt golfu, iesauļoties, pastaigāties, uzspēlēt ar ģimeni. To kamēr nepamēģinās, laikam nevar izstāstīt, to nesapratīt. Tas vienkārši tāda atkarība. Tā kā makšķerniekam uz zīmju, tā mums uz golfu, uz bedrītēm. Kā stāsta Kalnozolu saimnieki, šeit regulāri notiek lielie golfa mači. Brauc individuālie spēlētāji, notiek apmācības un arī šādas iepazīšanās dienas, kas vairo interesi par spēli. Ir interese liela, jā, jo katrā ziņā cilvēkiem jādod iespēju bez maksas, protams, uzdrīkstēties, tad jau arī brauc. Grib labprāt. Kā neviena gada ir būtība atsaucīta tik nenormāli liela, ka netiek galā vairāk ar visiem apkalpojumiem gandrīz, bet puslīdz sadaram to visu. Un liels prieks, ka ir interesi par golfu, jo būtībā mums latviešiem kā tauta visiem ir aizspriedumi. Iedomājuši, ka tas ir tikai bagāto sporta veids, bet būtībā pa visām citām valstīm pensionāri jau no 6:00 staigā pa golfu laukumu spēlēja. Savukārt oponējot mītam par dārdzību, paši spēlētāji uzsver, ka golfs izmaksā pat lētāk nekā makšķerēšana. Varbūt tas domu gājiens, kad Amerikā spēlē kur Trumps, profesionālai futbols, golfs ir pilnīgi visiem. Jebkurš, kurš grib, kur kā šodien ir iespēja savākties, uzspēlēt, tur arī parādījās tas azarts un iesaistās. Un tas ir tas, man liekas, tās golfa dienas ideja, parādīt, ka tas ir priekš visiem. Mēs gribam pateikt paldies mūsu novada uzņēmējiem, jo šogad ir tāds, varbūt tās pa ilgākiem laikiem nebijis notikums, kad mums ir atbalstījuši dažādi uzņēmumi, mairažotāji. Jā, atsaucība tik liela, kad ļoti liels prieks un gandarījums un vēlme darīt vairāk. Vēl tikai jāpiebilst, ka golfs prasa ne tikai fizisku precizitāti, bet arī pacietību un strateģisku domāšanu. Katrs sitiens, kura mērķis ir dabūt bumbiņu bedrītē, tiek plānots ņemot vērā reljefu, attālumu un laikapstākļus. Tieši šī kombinācija padarīja šo sporta veidu par izaicinošu un aizraujošu arī mums. Sandra Zariņa, Andris Milnis, Vidzemes televīzija.